Kā notiek darbs ar mani? Mēs sākam ar to, ka mēs ar tevi tiekamies iepazīšanās tikšanās. Tā ir aptuveni pusstundu gara, un tās tikšanās laikā mēs saprotam, kas šobrīd notiek tavā dzīvē un kāpēc tev ir svarīgi spērt šo soli. Es veicu diagnostiku tādu pavisam īsu par tavu resursu vai tu vari šobrīd iet coachingā. Izstāstu tev tavu nervu tipu un to, kādam ir jābūt tavam atpūtas un darba režīmam. Un tad jau mēs vienojamies par tālāko sadarbību. Parasti tās ir 6 līdz 8 sesijas, par kurām mēs vienojamies sākotnēji, jo sākumā ir pirmās 3 sesijas, kuras es jau to piedāvāju, gatavas sesijas, un šo sesiju laikā tu sapratīsi, kas ir tas tavs ceļš, kuru tu gribi iet tālāk. Ja? Jo tu, protams, atnāc pie manis noteikti ar kaut kādu tēmu, kas tev lika spērt šo soli. Un tajās 3 sesijās viņš izkristalizējās tev līdz tādam lielākam fokusam. Un 3. sesijā mēs jau uztaisam plānu tuvākiem 3 mēnešiem, kā tu virzīsies, un pēc tam jau atlikušajās sesijās mēs pie tā plāna sasniegšanas strādājam, un pēdējā sesija ir ļoti svarīga, tāds kopsavilkuma savilkšana, kurā tu jau savukārt ieraugi savu jaudu, ieraugi savu spēku, ko tu pa šo mūsu kopējā sadarbības laiku esi sasniedzis un esi savu nākamo līmeni iegūs. Un tas ir tāds viens cikls, kurā mēs strādājam. Un kāpēc cikls? Tāpēc, ka vienā reizē nekas nenotiek. Tavām smadzenēm ir vajadzīgi vairāki pieskārieni, kamēr tu saproti un pieņem to, kas tev ir vajadzīgs. Es nestrādāju vienreizējās sesijās ar jauniem klientiem. Pie manis arī atgriežas pēc tam uz kaut kādiem sesiju cikliem, kad cilvēks ir atkal saprot, ka viņš ir gatavs iet nākamajā līmenī. Ko tev būtu vēl svarīgi uzzināt par sadarbību kopā ar mani? Jā, ja tu maksā pa vienu sesiju, cena ir viena, ja tu uzreiz pa visām samaksā, tad jau ir cita cena. Es rakstu rēķinus, strādājām attālināti. Attālinātajam darba režīmam vispār nav nekādu šķēršļu. Es spēju turēt tik lielu to telpu, aizsniedzos līdz tevīm, lai kur to arī būtu. Esmu Ilze Danielsone un esmu ceļā uz savu PCC. Tas nozīmē, ka drīz man būs 500 nostrādātas stundas un varēšu iegūt savu nākamo certifikācijas līmeni.